Es ticu, ka jo tuvāk mēs esam viņa sirdī, jo līdzīgāk mēs kļūstam viņam. Es ticu, ka svētā gara numur 1 uzdevums ir mainīt mūsu Kristus līdzībā. Un svētā gara uzdevums ir mums atklāt Jēzu Kristu. Un es ticu, ka tikai Dievu tūmā mēs varam pa īstam iepazīt, kāds debes tēvs ir, kāda ir viņa sirds, sadzirdēt viņa pukstus un sadzirdēt to, ko viņš vēlas mums pateikt. Es ticu, ka personīgas attiecības un veidot attiecības, tas ir pamatā patiesībā mūsu pirmais aicinājums. Tad, kad es gāju mācīties uz Bībeles skolu Ozolniekos, es domāju, ka es iziešu no šīs skolas un es zināšu savu aicinājumu. Vai es būšu svētdienas skolas kalpotāja, vai es būšu sieviešu kalpotāja. Es gribēju, lai Dievs man atklāja, kas ir mans aicinājums. Un es ticu, ka ir tiešām cilvēkiem arī dāvanas, kurās darboties, lai mēs būtu par svētību apkārtējiem. Bet izejot no skolas, es nezināju savu aicinājumu, kur man būt, bet es zināju vienu, ka man ir jāveido attiecības ar Dievu, ka tas ir mans primārais aicinājums.